Dāmas un kungi, vēlreiz paplaus lektoriem, bet es gribu iepazīstināt jūs ar vienu ārkārtīgi skaistu, foršu, jaunu, talantīgu čali, kurš reāli savas digitālās prasmes un savu pieredzi ir pārvērtis reāli taustāmās lietās, biznesā, mazliet laimē, ja es pareizi saprotu. Roberts Leksniņš, ar aplausiem! Tā. Man šeit uzaicināja, lai es jums pastāstītu, kā veicināt skolēnu aktivitāti un vēlmi piedalīties dažādos konkursos. Sāksim mēs ar sarunu par pasākumiem, tad pāriesim arī uz ieguvumiem, ko es esmu ieguvis piedaloties dažādās programmās, un pēc tam arī uz šo te, kā veicināt skolēnu aktivitāti. Reklāmas pauze no sākuma. Dziesmu svētki, hokejistu sagaidīšana, ielu basketbola turnīrs, mūzikas festivāls. Neapjukt plašajā kultūras, sporta un izklaides pasākumu piedāvājumā, izvēlēties sev tīkamāko, noskaidrot, kad tas notiek un kā tur nokļūt, var palīdzēt lietotne Spotlock. Es pats esmu piedalījies 20 un vairāk varbūt programmēšanas sacensībās, un Spotlock ir viens no projektiem, kurus īstenoju to laikā. Tātad tā ir jaudīgākā pasākuma atrašanas platforma. Tā kā, ja jums patīk koncerti, boksa mači vai arī teātra izrādes, kā arī konferences, kā piemēram šī, tad jums arī visticamāk patiks šī platforma, kas ir mobilā lietotne un arī mājaslapā. Un pasākumu organizatoriem mēs palīdzam pārdot vairāk biļetes. Tātad tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam sasnieguši gandrīz 7000 lietotājus gada laikā. Esam sasnieguši 60 reģistrētus organizatorus, kuri aktīvi liek informāciju par saviem pasākumiem mūsu platformā. Un esam apkopojuši informāciju par 30 000 izklaižu iespēju. Mēs veicam daudzus mārketinga pasākumus, kā arī intervējam mūsu lietotājus, lai nodrošinātu labāko pieredzi tiem, izmantojot mūsu servisu. Kā arī esam piedalījušies vairākos konkursos ar šo te pasākumu, ar šo te platformu, un esam ieguvuši 1. un 2. vietu Latvijas finālā. Jā, un esam piedalījušies mazāka mēroga pasākumos. Mūsu komandā ir programmētāji, dizaineri, mākslīgā intelekta speciālisti, pārdošanas speciālisti, kā arī raķešu zinātnieks. Un tas, ko es esmu ieguvis, piedaloties šajās programmās, vissvarīgākais ir prezentēšanas prasmes, jo gan es esmu piedalījies gan līderu programmā, gan arī skolēnu mācību uzņēmuma programmā, un abos šajos projektos bija jāveic neskaitāmas prezentācijas, un tur es noteikti uzlaboju šīs te prasmes. Un, lai gan tagad man arī ir nedaudz bailīgi šeit stāvēt jūsu priekšā, bet turos. Tātad otrais ir kontakti, ieguvums, un ar šiem cilvēkiem šajās programmās var atrast daudzus talantīgus cilvēkus, un iemesls, kāpēc ir tas, ka, lai iekļūtu šajās programmās, ir jāiet cauri ļoti trakiem konkursiem, un beigās tur atliek 10 labākie cilvēki, kurus tu nākotnē arī satiksi un sadarbosies. Tad trešais ir pašpārliecība, jo šajās programmās bija ļoti īsi laika posmi, kad tev vajadzēja izdarīt ļoti daudz lietas. Un tā kā mēs to izdarījām, es arī ieguvu lielu pašpārliecību par to, ka es varu izdarīt sarežģītas lietas īsā laika posmā. Un tagad, kā veicināt skolēnu aktivitāti un kā dabūt vairākas mana Spotlokus, piemēram. Un, jā, tātad. Manuprāt, labākais veids, kā to izdarīt, ir caur pieredzes stāstiem. Jo kur es šeit daloties ar savu pieredzi, varu pastāstīt manus ieguvumus, ko var iegūt šajās programmās. Tad vēl es informēju par šīm te programmām un iespējām, kādas eksistē, kādas jaunieši var izmantot, un tādējādi ieinteresējot viņus pašus un atlasot tos, kuriem patiesībā tas interesē. Kas varētu būt ļoti maz. Tad otrais - skolas iesaiste. Mūsu skolā vakar notika
tāds neliels pasākums, kur ieradās programmatūras izstrādes uzņēmums un dalījās ar savu pieredzi. Un auditorijai tiešām tas patika, jo mēs esam profesionālā vidusskola, un tas bija saistoša tēma. Un, jā, viņi novadīja savu prezentāciju, un bija tiešām ļoti liela auditorijas iesaiste. Un, tā kā skolas var aicināt gan arī savus studentus uzstāties, gan arī šos citus uzņēmumus, kas varētu ieinteresēt viņus par prakses vietām, piemēram, kaut ko tādu. Un trešais ir skolotāju iesaiste. Kā jūs kā skolotāji varat veicināt skolēnu iesaisti dažādos projektos un programmās. Tātad, kā to var darīt? Mūsu skolā bija viens tāds jaudīgs skolotājs. Viņš uzaicināja vairākas tādas aktīvas komandas, kur piedalās šajos skolēnu mācību uzņēmumos un ļauj viņiem uzstāties klašu priekšā un tādējādi veicinot interesi par šiem pasākumiem. Un interese tiešām bija liela, ne tikai tāpēc, ka skolēni varēja pasēdēt telefonos, kamēr nenotiek īstās stundas, bet arī tāpēc, ka viņiem tas patiesībā arī ieinteresēja. Un viņi iepriekš nebija zinājuši par šādām iespējām, un pēc tam nāca arī pie mums uzdot jautājumus un vēlējās uzzināt vairāk par dažādām iespējām. Tātad, jā. Tas ir tas, ar ko es nobeigšu. Un tas, ko es gribēju pateikt, ir iespēju ir daudz, tās vajag palīdzēt atrast. Paldies! Paldies, Robert! Paldies! Paldies! Ja jums ir vajag kāda palīdzība, zvaniet Robertam. Roberts jums noteikti palīdzēs atrast iespējas. Tā ir, es pareizi saprotu, Robert? Pareizi. Paldies jums liels! Paldies, kā jums klājās!